Jā. Lai jau neviens nav uzradies. Vai? Aha. Es tev gaidu, ja? Jā. Mēs laikam laiku drusku kavējam, ja? Jā. Jā, čau visiem, čau. Moš paņemam tevējo telefonu, kurā tu varēsi lasīt jautājumus? Nu, viņš man ielidos iekšā, domā. Neielidos. Es jau redzēšu, ne? Redzēs, domā? Es no šejienes tā kā... Nu, labi. Nē, nu var jau. Tu vari jau, kur tu redzi telefonu? Uz maliņas, tur pa labi, pie loga. Es tikai, ja man viņu vajadzēs nolikt, tad... Nu, kaut kā uz malīs nolikt. Viņš nesabojās. Nu, ko? Tagad jau ir 680 cilvēku online. Saulīt! Jā. Nu, ko jākāp iekšā, ne? Jau 800 cilvēku. Ai! Nu, kas te notiek? Atkal kaut kāda vanna. Bet šā vispār ir vanna. Kas tas ir vispār? Liekas, šis ir kubuls. Mums taču vēl viena tēma būs jāapspriež par... Jā. Ejo, bet man vajag apsīt maizi tai rokai. Davai, es aizēju pakaļ. Vajadzēja, jā. Par pātri ieslēdz. Nē, gatavs, lai sanāk. Ko, mīļie draugi, nu? Sanāk, kas samaksājuši. Tūlīt mēs ar Lienīti iesim. Nu, bijām vannā. Nu, cik var iet vannā? Vai kaut kur augt, vajag attīstīties, jāliek latiņa augstāk. Nu, tad mēs šobrīd esam Milskalnē, Iglu Hut. Vienīgais iglu Baltijā, kur jūs redzat, mēs muguras tāds suprīgas, tāds kā aprakst tādas mazas mājiņas, iglu viņas saucās, tur var atbraukt kopā ar savu sievu ar mīļoto draudzeni šeit Milskalnē, Tukuma rajonā, un šeit ir arī kubuls, kurā mēs iesim ar Lienīti un runāsim šodien ar jums par to, kas mums obligāti jums ir jāpasaka, un mēs būsim faktiski atkal nevis vānā, vāna tas ir noiets etams, mēs būsim kublā, Iglu Hut Milskalnē. Bet nu tagad man tā salās tā roka. Bet nu sanākiet. Jā. Paliec blēj tagad. Es nezinu, ar apenēm iet tajā... Vai bez. Vai bez. Jā. Jā. Sveiki, mīļie. Jā, es būšu cepuri, tāpēc, ka smidziņu. Nu kas mūs šodien atbalsta? Kurš māk lasīt? Nē, nu, godvārds visiem alkoholiķiem es gribu pateikt, ka mēs Lienīti esam uz gavēņa. Mēs jau 9 dienas neesam pieskārušies... Nevienai glāzē šampanieša vai... Ne glāzē, mēs esam pieskārušies tikai tukšām glāzēm, bet, nu, principā neviena pili tāda dzēriena, kurš satur etilspirtu, mēs neesam ievadījuši savā mutes dobumā pēdējo 9 dienu laikā. Nu, ko? Bet var redzēt, aiz muguras tur tā foršā mājiņa, iglu. Viņš saucās iglu. Tas ir vienīgais Baltijā. Un tā ir ideālākā vieta, ir apkārt aug ēglis. Jūs esat meža vidū, tādā mazā iglu mājiņā, un te pie pašas mājiņas ir arī kubuls. Atbrauksiet ar draudzeni vai ar sievu, viņi jūs nekad mūžā neaizmirsīs, ticiet man. Kolosāli, ja? Tu pirmais rāpies. Nu, dāj, es pirmais, kā vienmēr. Tu man padosi roku, ja? Jā. Kur mums? Tur ir telefons. Uz neiekustīs ūdeni. Tur mēs liksim uz stalās. Tur? Viņas īstenībā, varbūt arī varēs. Tu pielīdīs tuvāk, varbūt uzsāks. Varēs, klausīt. Vai tāds pēc. Tā ko viņš nesabojās. Jā, labi. Nu, iedosim, Amanda varbūt ir iedies. Ja vajadzēs palūksim. Jā. Ja tā nometīs, viņš būs slapš.
Kur lai esam citu lietu? Uzturiņu šitā. Man ir augsti. Tā, kad es kačājos, tad man neviens nefilmēja. Tagad, oi, vispār tiešām hat, bet nu ir labs. Viņi nāc šurp. Tad man rociņā. Tik jā, te pakāpēs. Jā, es esmu savu pakāpēs. Mīļie draugi, mēs atrodamies Mīlas kalnē. Iglu hut, kā jūs vēlaties. Atrodamies šobrīd Kubulā ar Mežezeru atbalstu. Bijām vannā, kas ir vanna? Vanna ir katrā mājā, katrā vannas istabā. Un principā, kā teica с легким паром, тоже Жекс, ванна в каждой квартире, это правильно. Это правильно, bet Kubulas mežā tas ir vēl pareizāk. Tā cepura baigā, ne? Vai labi izstās, jā. Beidzot mums uzvilkas pēc Amerikas. Es kaut ko drusciņu varu Bet var kaut ko redzēt vispārībā, kur mēs atrodamies. Pēc mēs atpakaļ bišķi. Bet labs ir. Forši. Un ko, mīļie draugi? Par ko mēs šodien runāsim? Mums ir šodien... Es nolikšu to Mežezeru priekšā. Mežezers mūs atbalsta. Mežezers svīt nost. Šodien mēs runāsim par vairākām lietām. Pirmām kārtām mums ir jāpastāst par Andeli Mandeli. Kas mums vēl bija jāpastāst? Par dziesmiņām, kas ir mums aizstāvējušies, kā mēs runājam. Vēl kaut kas bija? Tad par mūsu biznesu, ko mēs jau iesākām. Jā. Tad... Ejam tuvāk. Peldam tuvāk. Jā. Tā... Mīļie draugi, pats pirmais, ko es gribu pateikt, mēs pagājušajā sestdienā uzrīkojām tādu pilnīgi spontāni uzrīkojām tādu kaut kādu... cilvēki sāk pieprasīt dziesmas, cilvēki sāk pieprasīt apsveikt savus draugus, un tad mēs teicām, bļāviens, kāpēc mums tas jādara ir pa vēl, tad vai prasam piķi, vai ne? Jā. Un tad pēkšņi izveidojās kaut tāds apsveikuma koncerts vienīgi jums, un vairāk cilvēki tiešām Svetbankā pārskaitīja naudu, pārskaitīja ziedojumus, lai izpildītu viņu dziesmas, bet nākošajā dienā, kad mēs skatījāmies Messengerī, vairāki cilvēki nebija saptuši, ka tā ir tiešraide un atsūtījuši naudu pēc tam. Respektīvi, man ir atsūtījuši naudu 6 cilvēki, kuriem es neesmu tās dziesmas nodziedājis, es viņas noteikti nodziedāšu piekdien. Tā kā tie, kas ir pārskaitījuši naudu par dziesmiņām, lai viņiem nodzied, tur bija Zēs Kārs dziesmas un bija arī ārzemju dziesmas visādas. Tiem tās dziesmas es noteikti nodziedāšu, lai nebūtu tā, ka jūs esat atskaitījuši naudu par gabaliem un mēs neesam nodziedājuši. Tas ir punkts 1, ko mēs gribam pateikt. Jā. Tālāk pastāsti par Andeli Mandeli. Vienā sakot, mēs vēl vienu brauksim projām no Latvijas. Izskatās, ka tas notiks aprīļa vidū. Mums ir mēs tikko pārdevām Hyundai Getz. Tur tagad cenšamies pārdot ozolkoku galdu, kas mums vairāk nav vajadzīgs. Un Lienē ir ļoti daudz visādas tur kleitas un kurpes un visādas aksesuāri un visādas pekeles, ko viņai reāli nevajag. Un tāpēc tur rīkos ko? Andeli rīkos, jā. Es gribu pārdot tiešām kurpes un kleitas, drēbes, kas man ir. Un kaut kādi aksesuāri, varbūt somiņas. Un līdz ar to piekdien meitenes, ja jums interesē, nāciet 12. uz Upīša pasāžu, uz Marijas iela 16. uz Floriana spā. Tad Tur mēs varam arī tikties. Upīša pasāža, Marijas iela 16, tur ir tāds spā salons Floriana spā, kur no 12. dienā notiks Andeli Mandeli ar Lienas Skulmas visādām ekskluzīvām kleitām un kurpēm, kuras viņai vairāk toči nekad mūžā nevajadzēs, un tur ir ļoti labas tās mantas, kuras varēs tur uz vietas sarunāt vispār pa absolūti simboliskām naudām. Jā, bet nenāciet visas uz 12. Savādāk tur nebūs vietas. Nu, kaut kādas tur stundiņas mēs būsim, tā kā... Jā, un vienmēr sakot tā. Vēl viena lieta, ko noteikti mēs gribam pateikt, pirms mēs iedzersim Mežezeru, ir tas, ka mēs piekdien, kad mēs braucām uz Alūksnes koncertu, sestdien tas bija, mēs teicām, ka ja jūs gribat taisīt piķi kopā ar Andru Kiviču un Lienu Skulmi, sūtiet savu vārdu un telefonu numuru uz kivitsskulme@inbox.lv. Mums ir atsūtījuši 88 labs 1600 cilvēki ir atsūtījuši savus telefonu numurus un vārdus un uzvārdus.
Ļoti daudzi tur neizstās pārāk nopietni, tāpēc mēs gribam vēlreiz tiem, kas grib taisīt piķi kopā ar Kiviču un Skulmi, jo mums ir ideja ļoti labam biznesam, un mēs meklējam biznesa partnerus, un ja jūs gribat no dzīves kaut ko vairāk, tad jums noteikti, ticiet man, tas patiks, bet atsūtiet lūdzu vārdu, uzvārdu, telefonu numuru, aprakstu par sevi kādos 5 teikumos, un ja varat, arī pielieciet klāt CV. Bet ticiet man, jūs to nenožēlosiet. kivits@inbox.lv, atrakstiet aprakstu par sevi apmēram 5 teikumos. Būtu labi būt kāds CV, jo mēs gribam tiešām no 1600 cilvēkiem, kas mums atsūtīja savus telefonus, atlasīt tādus nopietnākus. Jā. Kas gribētu nodarboties ar nopietnu biznesu, ko mēs esam tā kā izštukojuši, ka mēs varētu taisīt kopā. Ideja ļoti nopietna un labi, ticiet man. Nekādas piramīdas, nekādas eļļu tirgošanas, nekādi pulveri, nekādi uzturbagātinātāji, nekādas World Venture ar viesnīcām un ceļojumiem tas nav. Tā kā tādā garā. Jā. Nu, redzēs, cilvēki mums priecās, cik daudz smanīgs. Tāpēc sveicieni visiem, visā pasaulē, it īpaši vienai sievietei, kuras nezinu, viņa grib, viņu vārdā sauc, es nesaukšu, droši palikt nedošu, no Maurīciju salām, kas ir vienīgā Latvija Maurīciju salās. Sveiciens tev, čau, mēs šodien runājam, baigi suprīgi tevim parunāt. Iespējams, ka mēs dosimies uz Maurīciju salām. Iespējams. Kas to lai zina? Sveicieni visiem Somijā, Kanādā, tā no kurienes vēl ir vēstules, no Austrijas, Austrālijas, Jaunzēlandes, Krievijas. Ļoti daudz vēstules nāk, nezinu, kāpēc tieši no Austrijas. Saka, brauciet pie mums uz Austriju dzīvot un strādāt. Mēs tur, es saku, es nezinu vācu valodu. Viņi saka, tas ir štruns, ka var arī angliski saprasties un tā. Bet mēs atrodamies Milskalnē, Iglu Hut. Ieiet Google, pastieties, kas tas ir. Iglu Hut, Iglu Hut, sakiet, kā gribiet. Mēs atrodamies Kublā, zem klaisas debesis, mums apkārt ir eiglis, aiz muguras mums ir suprīga iglu mājiņa. Tā ir tāda izstāsta viņa tāda, kā lai apraksta. Tāda ovāla, tāda skaista meža vidū, es nezinu, kā viņu aprakstīt. Ļoti, ļoti omulīga vietiņa, kur ir gan guļama istaba, gan dzīvojamā istaba, gan virtuve, gan arī duša ar tualeti. Vienkārši meža vidū. Jā, un mēs arī tagad atrodamies pa kreisi metru attālumā, man ir eigli. Labi, es. Pa 20 centimetru attālumā skaista sieviete un viss baigi forši. Jā. Un tā kā tā. Kas mums vēl bija jāpasaka? Mēs pierakstījām lapiņas. Kas mums vēl bija jāpasaka? Neko, ko jūs tur rakstiet, mīļie draugi? Kas tur redz tik tālu? Labi, es palastīšu. Kāds man prasa pausi? Parāda ausi. Jā. Lienē šodien izsūta struts ārā no ausis. Es esmu ar savu ģipsi. Šodien vakar uztaisīju rentgenu. Izskatās, ka varbūt tās operācija nebūs jātais, bet to es noskaidrošu nedaudz vēlāk. Un tā, neko, paldies, ka jūs skatāties mūsu seriālu. Mūsu seriāls skatītākais raidījums Latvijā šobrīd. Mēs iegājām šodien Statoilā, uzreiz pienāca Latvijas meitene, teica, mēs pirms fanojam, paldies par seriālu. Tad mēs ienācām Tukumā, Drogās, un uzreiz viena meitene pienāca klāt un teica, paldies, mēs fanojam ar māmu par jūsu seriālu. Un cilvēkiem patīk, cilvēks skatās, mums ir prieks par to, ka cilvēki novērtē to, ka mēs esam patiesi, godīgi, mēs esam par patiesību, par mīlestību, par atklātu valodu, par neslēpšanos, par neslapstīšanos, par neizlikšanos, par muļķu netēlošanu. Mēs esam par to, lai cilvēki ir patiesi, godīgi viens par otru un tā. Un tagad, protams, vienam cilvēkam ir jāizdomā zvanīt, bet mēs viņam nepievēršam uzmanību. Jā. Man kāds jautā, vai var iegādāties cepuri, kas man ir galvā, nevar gan, jo esmu pirku pirms ļoti daudziem gadiem Amerikā. Tā ir faktiski indiāņu gatavota cepure, īstas ādas, un es viņu šeit Latvijā, man liekas, velku pirmo reizi vispār. Tāpēc, ka smidzina sniegs nevar. Es nevaru sev roku attaisīt, izmet to foliju. Jā, pagad. Tāpēc smidzina lietus. Mēs darsim meža zaru. Jā, alkoholu nelietojam 9 dienas, un mēs, protams, kā īsti alkoholiķi skaitam tās dienas, jā. Tāpēc, ka visi jau prasa, tāpēc jau mēs arī visu skaitam. Jā. Reāli tā, kad patās jau pat īsti negribās neko. Vai pietur uz apakšu? Paga, vai kaut kur nokuši? Nomest zemē vienkārši, pēc tam salāsim. Iemēslosim mežu.
Превращаются брюки. Tas glāzīts nepaņēmām. Tur un smalcam no pudeles. Okay. Te arī nebūtu tās glāzītes, kur nolikt pārāk. No tā ausis vienalga. Es ceru, ka nebūs glāzīt. Nebūs. Nu, ko, mīļie draugi, iedzeram par to, ka dzīve ir skaista, par to, ka Latvijā ir skaistākās meitenes, iedzeram par gavēni, iedzeram par to, ka Latvijā ir tik brīnišķīgas vietas kā šī te, kur mēs atrodamies šobrīd, Milskalnē, Iglu hut, vienīgā Baltijā iglu tāda māja, meža vidū, kurā, nu, cik es teikšu jums, nu, 15 metru attālumā no mājas atrodas kubls ar karstu ūdeni. Nu, tā viss baigi forši. Tā, es mēģinu izlasīt. Jā. Tagad es palasīšu. Mums ir miglēna bilde, tas ir tāpēc, ka mums te tvaiks. Jā. Mēs atrodamies kublā. Tā. Kad būs kāzas? Nu, skaidrs, ka vasarā kaut kad, nu. Skaidrs, ka kaut kad vasarā. Kāds saka, reitingus krītas, mēs nelietojot alkoholu, mēs esat interesanti. Jā. Ok, labi. Es droši vien gribētu, lai mēs sadodam galus kādā tiešraidē. Tiešām. Jā. Nē, nu pagājušais jau es domāju, ka tur, kad mēs bijām Tukumātnī vannā, es domāju, tur jau tas reitings, viņš jau panesās nī brīdī, kad man parādījās tas. Jā. Un izplatījās ziņas visā internetā, kad ir parādījies tas, un ka jārubī iekšā jāskatās, ka varbūt vēlreiz parādīsies tas, bet tas vēlreiz neparādījās. Un tā. Jā, tad tādas idejas par to, ka tev ir jāpārdod ģipsis. Vēl ar parakstiem. Nu jā, īstumā tāda ideja ir, ka es to ģipsi noņemšu, tad es viņu sitīšu gaisā ar parakstu. Nezinu cik. Tur jautājums vēl bija par to, vai jums ir draugi. Nu, daži draugi ir, bet, ziniet, ja tu esi, teiksim, dzīvojot tā kā mēs ar Lienu dzīvojam, diezgan intensīvu tādu dzīvi, tad faktiski nekāda drauga arī baigi nav iespējama. Mēs faktiski esam viens otram labākie draugi. Jā, tā ir. Un kā teica Andrejs Eiķis, nevajag precēties, nekad mūžā nevajag precēties ar kaut kādu smuku zaķi, vajag precēties ar dzīves draugu. Mani sanāca abi divi vienā. Gan smuks zaķis, gan dzīves draugs. Un ko es ar to gribēju pateikt, ka nu, nav iespējams ar mums pārāk draudzēties. Mums nekad nav laiks, mēs visu laiku filmējamies, visu laiku kaut kas notiek. Man ir divi labi draugi, kas visu laiku, nu, kas zina, kas man pazīst. Viņi saprot, kas ir šovs, kas ir reālā dzīve. Viņi atšķir to atšķirībā no dažiem man pavisam tuviem cilvēkiem, kas nesaprot, kas ir šovs un kas ir dzīve un ar ko tas atšķirās. Ja, un tā. Bet draugu nav mums daudz, paldies Dievam. Jā. Es domāju, ka ja mēs precēsimies, mēs izdomājam, ka mēs būsim tikai divi tā. Sveicieni no Austrijas, Andri un Liena. Sveiciens visiem. Jā. Meitenes prasa, kāds man kājas izmērs. 38. Nu, ja par apaviem runa. Jā. Tas tomēr svarīgi. Jā. Nu kas vēl tāds jauns? Vēl tāds jauns ir tas, ka mēs ierakstīsim dziesmu par vannu. Vanna. Viņu reāli ierakstīsim studijā, tas ir viens moments. Otrs ir tas, man ir ļoti svarīgi redzēt, ka Liena ir laimīga un ka viņa dara dzīvē to, kas viņai labāk patīk, un tāpēc mēs šodien iegādājamies audeklu un eļļas krāsas un notas, un Liena atsāks gleznot un zīmēt. Un tas nozīmē to, ka visdrīzākais, ka tuvākajās dienās būs pieejama bilde. Un man ir tāda aizdoma, es jau Lienai saku, ka, principā, viņai vajadzētu pirmajai gleznai būt, protams, ka vannai. Ir īpaši mēs nopirkām melnu audeklu, vai ne? Jā, pirmo reizi es izmēģināšu. Un uz melnu audekla balta vanna būtu baigi ok. Tad mēs varētu taisīt izsoli un mēģināt uzsist gaisā Lienas vannu. Jā, nevajag draugus. Nē, draugus taču nevajag. Priekš kam, nu? Nē, ja jums ir viens cilvēks tiešām ļoti labs draugs un pie tam vēl arī viņš jums ir sirdī, tad jums kaut kā baigi negribās tur vairāk iet un čupoties vai kaut kāds tur, nezinu, tur kaut ko tur alus dzert kaut kādas kaut kur. Nu. Mūsu sveicina. Islandes vikingi mūsu sveicina. Islandes vikingi, yeah! Kas man raus, man austiņā ir tā kā cietusi un es biju pie ārsta un viss būs labi. Nu, Liena vienkārši aizgāja uz skolu, viņa atkal gribēja pamācīties 10. klasē, un viņa slikti uzvedās stundā, un skolotājs aizved viņai uz ausis pie direktora.
Un vienkārši samocīja viņai ausi un tā un tā. Viņai tur tā auss sastrutoja un skolotājs tagad sēž cietumā par to, par smagiem miesas bojājumiem, ko viņi ir nodarījis Lienai un Lienītē tur uzlikt tādu plākstu. Un es tagad daru antibiotikas un visādi zāles. Jā. Bet tas man neliedz sildīties šeit, iglū siltajā kublā. Jā. Milskalnē. Mēs vienkārši gribam kaut kādā veidā tomēr attīstīties. Nu, vannā mēs bijām, vannā nevar ilgi tupēt. Nu, kubls tas ir kudā krutāk. Starp citu cilvēki prasa, kur tā vanna īsti ir, kurā mēs bijām. Un tā vanna ir Tukuma viesnīcas Tukums, pirmajā numuriņā. Luksus numuriņā. Tas ir pirmais luksus numuriņš, tur tā vanna ir. Es nezinu, man tur kaut kādu šiltīti jāpiesīt klāt, jo tā vanna reāli izmainīja mūsu dzīvi. Un pirms mēs spēlējam kaut kāds privātos pasākums, cilvēki reāli prasa vannu. Nevar tu tojies sev vai tur, vai kaut kā tur jūtot tā, pilnīgi neinteresē. Andri, vai nodzied par vannu, un tad sēž tur tāds vecmāmiņas un bērnu, un es dziedāju vanna. Un pašam arī naktīs, kad galvā netiek vaļā. Jā, meitenes prasa, cik es esmu gara, tas laikam tā ir pie 1,70 m. Un kurš kājas izmērs tev ir? 38. Liena 1,70 m, 38. kājas izmērs. Viņai ir ļoti daudz tādas smukas kleitas un kurpes, un viņai ir tādas kurpes, kuras viņi tur ir uzvilkusi vienu reizi vai nevienu reizi. Viņa jautājums, pēc kam vajadzēja viņas vispār savā laikā pirkt kādā sakrā. Un mēs beig smējāmies par to, kad ir tāds laiks cilvēku dzīvē, kad tev vajag pirkt visu kaut ko. Tev vajag mašīnu pirkt, tev vajag drēbes pirkt, tev vajag nezinu ko pirkt. Un tagad tev pienāk dzīvē tāds brīdis, kāds ir mums tagad. Kad tu gribi no pilnīgi visu tikt vaļā. No mašīnas tikt vaļā, no drēbēm tikt vaļā, no visa, no galdiem, no mēbelēm, no kaut kādām. Man arī tur ir visādas. Paldies. Es vienu izstāstu, tirgošu vienu ģitāru, man reāli vispār nevajag viņu. Kā tu jautā cilvēku, lai tu padziedi vannu, bet gičas tev nav. Gičas man nav, un es neesmu tāds baigies akapela dziedātājs. Nu, paliek, kas tu vēl ir? Tā, es palasu, ja? Tā. Tad tā ātri iet tie jautājumi. Tā, pagaidam. Vai notiks cīņa, Mikus? Jā, cīņa ir jānotiek, bet viss ir atkarīgs no tā, cik ātri sadzīšu tā roka. Kas iegāja mājiņā, jautā Inese? Lācītis, mazais lācēns. Mēs esam meža vidū, kublā reāli. Un te lapsiņa aiziet garām, un te vilciņš aiziet garām, un lācītis ar medus padusē aiziet garām arī. Jā, tā par cīņu jau 5. reizi prasa. Jā. Vanna, tas ir skaidrs, šī nav vanna gluži. Šis ir kubls. Nu, te ir meža zar motīti. Es te nepaldies. Tā. Pietiks vienu to pašu jautājumu. Kas tur fonā staigā mums jautā? Lāči! Meža zvēri! Jā. Sveiki. Kas tur staigā? Nebiedējiet mūs, neviens nestaigā. Kas tur staigā? Neviens nestaigā. Viņš nevajag biedēt mūs bērniem. Man pamanīja, ka mums pat veci donas. Ei! Lienai jauns tetovējums nevar būt. Nevar būt, jā. Es uzlīmēju tos, kas nomazgājas no. Tā. Tā. Man uz kakla. Ko es uzrakstīju? Pilspalvīgi. Jā, parādi. Nu, nav tur nekas. Ir pagriez galvu. Tā. Es nezinu, vai var redzēt. Gan jau redzēs. Un parādi savu kronīti. Tikai tur priekšā ir tev. Nu labi. Tas tā. Tā, tulīt. Kas Lienai ar ausi? Lienai slimaus. Nu, dabūju vienreiz pausīm, jau haidī. Mums aiz muguras staigājot kāds cilvēks. Viss mums biedē. Beidziet mūs biedēt, te neviena nav. Ar ko mēs nodarbosimies ārzemēs, jautā Sandra? Nu, ko liks to darīs, nu? Jā? Nu, ko liks to darīs, nu? Jā. Jā, viss uztrauc, ka tu esi apģērbies, tā kā. Nē, esi pilnīgi kails. Nu, ko, nu? Nē, nopietni, kā tas vat iegājis mājiņā, saproti. Mums Ko kāds tu nolaupīs molini? naktī, goda vārds. Kurš ir mūsu mājiņā? Kurš ir?
Tūlīt nāciet ārā! Kā jums nav kauna? Šī ir mūsu mājiņa. Tas nav šampanietis, mīļie cilvēki, paskatieties. Tas ir mežazars. Mums ir gavēnis jau ilgu laiku. Ne, bet zini, ir trakākais, ka Latvijā mēs esam, tātad man ir 41 gads, un tev ir 38 gadi. Mēs tātad pelnam naudu, vai ne, šīs valsts teritorijā. Un veikalā var iegādāties mežazaru. Kāpēc? Jā. Bet var iegādāties arī šampānieti. Un kāpēc gan mēs nevarētu, ja mēs gribētu, iegādāties šampanieti veikalā un viņu arī iedzert? Nu, tas jā. Es saprotu, ka ja mēs dzertu 95. benzīnu no kakliņa vai, piemēram, teiksim, vārītu šeit kublā kaut kādas heroīnu šļirces, tas būtu tiešām par traku. Bet kāpēc cilvēki nevar vannā iedzert šampānieti, mīļie draugi? Man līdz galam skaidrs tas nav. Īpaši bērnu šampānieti. Jā. Redziet. Labi, nav ko taisnoties. Pagājušajā labāk. Šies labs ir kaut kāds, šis ir rūz. Es arī iemaušu. Vēlreiz, ja tu gribi taisīt piķi kopā ar Skulmi un Kiviču, raksti kivics@inbox.lv, mums ir reāls biznes, mums vajag biznesa partneris, mēs meklējam biznesa partnerus. Iepriekšo reizi, kad mēs to pateicām, atrakstīja vēstuli 1600 cilvēki, bet lai mēs pārliecinātos, ka jūsu nolūki tiešām ir nopietni, mums vajag, lai jūs sasūtat savu vēstuli un vēlreiz. Vārds, uzvārds, telefons un apraksts par sevi kādos 5 teikumos. Jā. Ideāli jūs pildat klāt arī CV, jo reāli mums vajag apmēram kādus 500 nopietnus cilvēkus. Nu, 1600 tas ir pa daudz, un pie tam tas bizness ir tāds, ka tur drusciņā arī būs tomēr jāpadarbojās. Nekāda haļava nebūs, bet nav arī nekāda piramīda, nav nekādas tur ceļošanas, kaut kādas tur eļas un nu, kaut kāda tur vitamīna, tur jātirgo un tādā garā. Jā, tā kā, ja gribat būt ar mums, mēs ar prieku. Jā. Tā, visi apspried par to, ka tagad jau 2 cilvēki ir iegājuši mūsu mājā. Nopietni? Vācieties ārā no mūsu mājas! Tā. Kas tie par cilvēkiem? Ja jūs kaut ko jautājat, nejautājiet gari, lūdzu, nevarat paspēt izlasīt. Visi tur redzējuši 2 cilvēkus, saka Ieva. Aivars grib biznesu, raksti mums e-pastu. Tad viss mēs sarunāsim tikšanos, vai ne pēc tam? Jā. Mēs ar jums tiksimies pēc tam. Mums vajag apmēram 500 cilvēkus, kas ir nopietniem nolūkiem, un tad mēs uzrīkosim ar jums visiem tikšanos kādā konferenču zālē, Revel hotelī vai kādā citā viesnīcā un apspriedīsim mūsu nākotnes biznesu. Bet, reāli saprot, ja 1600 cilvēki atsūta telefonu, vienkārši telefonu un vārdu. Ja, Nu jā, tas to nevar nomenedžēt, tāpēc... Mēs sākumā domājam, ka mēs varēsim visiem atbildēt, bet nevar atbildēt 1000 cilvēku. Jā. Kas tad? Aizmugurē esot kāds ar nāzi mums saka. Beidziet mūs biedēt, bļāņas. Mēs esam reāli divatā, meža vidū. Ar lāci. Lācis bija, mēs redzējām. Lāci, mēs sadraudzējāmies, lācis ir okei. Tas bija tas interesants, atceries, tas Sniegbaltītes skola, tas Miša. Es viņam nozarēju, dodiet ceļu, putni izvēri, vilki, lapsas, pūcis, jā, arī Miša skolā, kad iet, Miša skolā, kad iet. Tas Miša ir okei, viņš te parās dzīvo, visi viņam medus ir, viņam ir brūklinīts, visi viņam ir, jā. Un to es visu saprotu, un tur vilciņš un zaķīts aizskrien un tā. Bet, kad cilvēks mums aiz muguras, un tās ir muļķis, mēs esam reāli divatā meža vidū, kublā sēžam. Milskalnē, iglu hut. Kā mums iet, Baiba prasa? Kā mums iet? Tā figēnākā vieta šeit ir izrādās, tas namiņš maksājot kaut kādu 80 vai 100 eiro, kopā ar kublu. Jā, jā. Tā kā jums ir 100 lieka eiro, džeki, vediet savas meitenes uz šejienu, viņas to nekad dzīvē neaizmirsīs. Tur tas namiņš iekšā reāli kruts, tur ļoti, ļoti skaisti, nav kaut kāds tur tas... Zināt, kā kempingos koku gulta un tā, tur ir rītīgi divguļamā gulta, mīksta. Tīrs un kārtīgs, kolosāli vienkārši. Kas tur vēl ir? Es neredzu tik tālu. Cik mums ienot esot samaksājuši par to, ka mēs te sēžam? Ne sūda mums nesamaksāja. Neko, vienkārši atbraucām atpūsties no pilsētas Burzmazmēm. Jā. Es jau tagad pati... Jā, mēs pārdodam galdu, jā, lūdzu. Mēs pārdodam galdu, Johaidī iet, feisītī, lūdzu nopērciet to galdu, viņš foršs galds ir. Liena samaksāja par viņu štuku 500 reāli, viņš ir Ozolko galds liels ar 6 lieliem krēsliem, viņš maksā pusotru štuku.
Nu, viņš ir tāds antikvārs, ja jums ir, es nezinu, nu, dzīvoklis tādā interjerā vai kaut kas, nu, varbūt vēl varam par to cenu parunāt, es nezinu, bet, nu, mums to galdu toču nevajag. Galds ir afigenākais, viņš reāli maksā, jūs viņu nopirksiet par 500 sotakiem, jūs viņu vēst pa 8 sotakiem pārdosiet. Jā, pamparam. Jā, viss uztraucās par to, ka mums ir apzakts namiņš. Jā, viens, man tas ir noriebies, es eju skatīt. Tā. Mēs te papeldēsim mazliet. Vai kur silts? Kas ir par cilvēkiem? Ej, skaties! Baigi silts, ka šitā iepeld dziļumā. Tagad es neko nevaru izlasīt tik tālu. Nu? Nav neviena. Nav? Nē. Lācis ar nav? Nu nav, jā, viena nav. Neviena nav? Nē, taču viena nav. Bija divas sievietes. Mums tagad detektīva Jau romāns. sievietes? Sievietes divas. Tas kļūst interesantāk. Ej, divas sievietes, man nav bail iet skatīties. Jā, tad nav. Tā. Uz kurien mēs plānojam braukt? Jautājums tāds. Izskatās, mēs brauksim ļoti tālu. Bija variants braukt uz Džersiju, bet tagad ir parādījies viens variants, kas ir vienkārši anormāli tālu. Jā. Bet mums gribās. Sūdiet, mums gribās kaut kādu laiku, kādus 3 mēnešus pabūt pilnīgi citā kultūrā, iespējams pie pilnīgi citas ādas krāsas cilvēkiem, ar pilnīgi citu mentalitāti, ar pilnīgi citu domāšanu. Kaut kur viss ir otrādāk nekā Latvijā. Jā. Jautājums vēl ir par to, cik ilgi viss šis notiks, nu, droši vien mūsu seriāls, un atkal jautājums par tetovējumiem mūsu abu. Nu, kas tur ko jautāt? Nu, uzlikām tetovējumus. Jā, cilvēki jautā, kas tev uz kakla, bet lai skatās seriālu. Kas mums kakla? Kaut kāds uzraksts parādīja. Kaut kāds uzraksts, jā. Es ar plomīti uzrakstīju. Tā. Vai mēs esam Aļaskā? Nu, apmēram. Reāli, es pateikšu, ka ir tā, ka seriālā 20 sērijas tātad būs šinī un ir parādīts kaut kāds 12 vai 13. Neviens jau nezināja, kā tas seriāls aizies. Tā doma mums bija tāda, ka mēs parādam dzīvi absolūti reāli, ar visiem konfliktiem, ar lamāšanos, neko nepiepušķojot. Es, piemēram, nevācu nost tur kečupu no galda vai kaut kādas vecas spēlmeņas vai netīras šķīrs, ja galds ir nolips, tad viņš ir nolips. Ja tupels tur nekārtīgi stāv, tad viņas tur stāv. Mēs tur paši negrimējamies un neko neizpušķojam un runājam reāli, tā kā mēs dzīvē arī esam abi divi. Un tas seriāls ir baigi labi aizgājis. Un es esmu dzirdējis tādas runas, ka iespējams, ka būs otrā sezona. Jā. Vasarā. Iespējams. Iespējams, bet nu... Tad tev jautā, ko tu plāno pa Jāņiem darīt? Jāņos, iespējams. Jā, man patīk vārds iespējams. Iespējams. Es būšu netālu no Frankfurtas, tādā pilsētiņā Fulda, un uzstāšos līgo pasākumā. Jā. Bet ja mēs aizbrauksim uz to ārprātīgi tālo vietu, uz kur mēs plānojam braukt, tad iespējams, ka es nebūšu. Frankfurta ir pilsētiņā Fulda. Tad es iespējams... Kas tur atkal tie cilvēki? Kas jūs esat? Kas jūs esat? Vai laikam poltergeists, kā te kāds raksta. Kā mēs paciemojāmies Valmierā? Ļoti patika Valmierā mums. Jā. Rihards Leske ir superīgs tetovētājs. Rihards Leske, viņš mums uztaisīja tetovējumus. Un Lienei, tas pirmais tetovējums, ko mēs taisījām uz rokas, viņai ritīgi sāpēja, godīgi sakot. Un es viņu tur teicu, ka tur baigi tev nesāpēs, nesatraucies un tā un tā. Un tad viņi uztaisīja kronas pleca, un viņai vispār nesāpēja. Džekam ir tāds pieskāriens, es nezinu, viņš kaut kā tik maigi tetovē, nezinu, kā ir iespējams tur maigāk vai nemaigāk tetovēt, bet parāda, kā izskatās.
Nē, pagaidies. Kronītis smuks. Jā, kronītis. Un apakšā his queen. Un tā kā, tad rekomends. Kings. Ja? Nu ko, mīļie draugi, uz jūsu veselību, Mežezers. Iedzeram par gavējumu. Jā, par labu veselību. Jā. Un par tavu roku un par manu ausi. Par tavu roku un manu kāju. Kāju. Nenokritīs tas plāksturs. Oh! Garšīgi. Kas tur vēl ir? Tātad par cīņu jau runājām. Kronis smuks, bet kā būs ar galdu? Nopērciet to galdu. Nopērciet to nolāpīto galdu. Tas ir ritīgs galds. Viņš ir smags, izvalkams, uzvalko galds. 6 krēsliem pa 500 eiro. Jūs viņu stabili pārdosiet par kaut kādu štuku vēlāk. Vienkārši mums nav laiks čakarēties, un mēs atdodam viņu reāli 3 reizes lētāk, nekā viņš maksā reāli. Kas vēl mums pārdodams? Hyundai Getz aizgāja. 15,000 skatījumu bija sludinājumam. Rekords jau laikam atkal kārtējies. Jā, tātad 15,000 skatījumu bija sludinājumam sesā. Kaut kādas 100 cilvēku piezvanīja, bet mēs sadavām pirmajām, kurš bija tāds nopietnais ņēmējs un baigi forši. Vispār es nezināju, ka mašīna tik zibenīgi pārdod. Ar galdu laikam ies grūtāk. Un tad piekdien, ja, 12:00. Jā. Upīša pasāžā salonā Floriena Spa notiks Lienas Kulmas ekskluzīva apģērba izpārdošana Andelē, Mandelē, kur būs visādas krūts kleitas, kurps un tā tālāk par ļoti draudzīgām cenām. Kāpēc Liena tās drēbes pārdod? Nevis tāpēc, ka mums nav naudas. Nauda mums iespējams ir kaut kāda aizķērusies. Ja? Vienkārši nav tās mantas, kur reāli bāzt. Un mēs izdomājam labāk viņas pa kaut kādām simboliskām naudām uzsist gaisā. Un tā. Jā, tā kā jūs varat īstenībā arī Facebookā un Instagramā apskatīties mūsu Instagram kontā Kivičs Kulme, tur ir visa informācija par Andeli. Floriena Spa, Upīša pasāžā 12:00 piekdienā, līdz cikiem vakarā jūs tur ņemsieties? Kamēr, nezinu, dažas stundas, kamēr sadošu. Bet mēs vakaram. Jā. Cilvēki jau strādā pa dienu. Jā. Kas tur vēl ir? Jā, tur bija par brillēm, ka tev vajag brilles. Vajag brilles. Vajag brilles. Es tur baigi tajā Vānas iepriekšējā tajā laivā Vision Express noreklamēja, noliku visus pārējos optikas veikals. Tagad Vision Express man neceļ telefonu, un pārējie optikas veikali ir apvainojušies, ka es viņiem uzbraucu. Kā rezultātā izstāsta, ka man būs jāpērk Vision Express brilles par naudu. Jā. Bet es gribētu sarunāt barterīt labāk. Jautā, kāds mums ir e-pasts, vēlreiz atgādināsim. Kivicas Kulme @inbox.lv. Rakstiet, ja jūs gribat taisīt naudu kopā ar Kiviču un Skulmi. Mums ir biznesa ideja, mēs meklējam biznesa partnerus. Tas var būt skolotājs, vai skolnieks, vai students, vai šoferis, vai ārsts. Jebkuras profesijas, vecuma, dzimuma, sociālā stāvokļa cilvēks, tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Rakstiet un atsūtiet aprakstu par sevi apmēram 5 teikumos. Būtu ideāli, ja jūs pielikt klāt CV un tādā gadā. Jā, un par galdu rakstiet Messengerī, bet nerakstiet Instagramā, jo tur nevar reāli visu izlasīt. Vispār grūti izlasīt visu. Jā. Kas ausī? Valsts slīma, drīz būs vesela, viss labi, ir ausi. Liena pārāk daudz saklausījās visādas muļķības, un viņai sāk sāpēt ausis. Es viņai saku, neklausies tajās stulbībās visās. Viņa klausās. Es esmu šovbiznesā 15 gadus, un es zinu, kāds ir galvenais likums šovbiznesā. Laid visu pār galvu. Jā, tad jautājums ir par to, acīmredzot, cilvēks skatās mūsu seriālu. Vai es esmu stāvoklī? Es domāju, skatieties nākamo sēriju, tad jūs uzzināsiet. Varbūt es esmu stāvoklī. Es esmu diezgan neapskaužamā stāvoklī. Godīgi sakot. Jā. Sveiciens no Saldus, paldies. Bet vēl viens sveiciens uz Maurīciju salām. Vienīgajai latvietei Maurīciju salās. Es viņu vārdā nesaukšu vārdā, tagad es ar viņu vienošos, vai viņu var saukt vārdā. Iedomājies, Latvieti dzīvo Indijas okeāna vidū uz mazas saliņas pie Madagaskaras.
Tās tulītās sasildos, tā. Maina galdu pret Mercedes kabrioletu. Nopietni? Raksti mums! Ne, nu viss, nu galds ir afigēni labs, es reāli esmu pie viņa sēdējis, nu, nezinu, Vai ne? 3,5 mēnešu. Kārtīgs uzvalko galds 6 krēsliem, krūts galds. Vēlreiz izstāstam, kur mēs atrodamies, Kristaps jautā. Mēs atrodamies Milzkalnē, meža vidū, Iglu hut vietas saucās, un te ir tāda iglu mājiņa, viņa tāda, es nezinu, kā viņa nosauc, tā kā tāda zemūdene virs zemes, un tad mēs atrodamies tādā baļļā, tādā, nu, kublā, 10 metri, 15 metri no tās iglu mājiņas. Faktiski vēl ziemā, nu labi, gandrīz pavasars. Es vienmēr kāds skaisti tikko janvārī pasēdēt. Jā. Sveiciens bija mums no Sicīlijas un no Skotijas. Jē! Jā. Starp citu, mēs varam teikt, kur mēs brauksim Latvijā? Kur mēs brauksim? Mēs neko neteiksim. Visur intriga Visur ir saglabājas. Nu, vai tu palasi, kas tur ir? Jā, tulīt. Tad augsts, tad karsti, jāpierod. Tā, tulīt. Vai mēs negribot strādāt naktī mežā? Mēs gribam? Kas mums jāstrādā? Mēs atpūšamies tagad. Tā. Par biznesu mēs izstāstīsim tad, kad mēs satiksimies. Tā. Vai tad tu labi dzīst? Nu labi dzīst, ne? Nu, smērējam ar vazelīnu, smērējam vazelīns. Agrāk smērēja ar bepantēnu, tad tetovētājs teica, ka bepantēns balinot, labāk vazelīnu. Jā. Īri arī mums skatās, raksta Vīvita. Bet, mīļie džeki, ja jūs atvedīsiet savu sievu vai draudzeni šeit uz Iglu hut Milzkalnē, reāli nenožēlosiet. Jūs vienkārši sēžat ķipa vannā un apkārt jums ir egles. Cik forši, ne? Jā. Ko, varbūt meža zeriņu vēl. Vajag forši. Ārā augstu, ūdenī karsti. Nevar saprast, kā rēģēt. Vajag labi. Tā. Kur var nopirkt tādu ģipsi? Lai var likt uz abām rokām. Ja domāju, tās ģipsis tagad jau ir kā modas kaut kāds Tā, mīļie draugi, simbols. pilnīgiem idiotiem stāst pēdējo reizi. Ja jūs filmē kāds ar priekšējo kameru, jūs iztieties, nu, normāli. Ja jūs pats filmējat sev selfijā, jūs esat spoguļu attēlā. Un ja to kāds nesaprot vēl pēc tam, kad, es nezinu, vieltālroņi ir apritējis, nezinu, cik gadus jau, nu, goda vārds, es nezinu, kā jums to vēl paskarot. Man viens džeks atrakstīja vakar, Kivič, Kivič, tev abas rokas vajadzētu salauzt, tāpēc, ka tu mānies, tev vienreiz labā roka ir ģipsī, otrais kreisā roka ģipsī. Kas tu idiots esi? Ko tu tās rokas visu laiku, ko tu viņām maini ģipsi? Un tādas vēstules ir daudz, un to idiotu ir tik nenormāli daudz, tas ir apbrīnojami vienkārši. Jā. Un man ir ķipi jābūt visu laiku pozitīvam, jā? Lasot šo debīlismu katru dienu, un es viņu nevaru nelasīt, tāpēc, ka es eju savā messengerī. Un messengerī piedāvā arī koncertus. Un tur ir piedāvā 3 koncertus, un pēc tam ir kaut kādi 9 idioti. Un tad atkal piedāvā 3 koncertus, un tad atkal... Kāds grib redzēt vēlreiz tuvāk, ko mēs daram, lūdzu? Mežazars kaut kāds Rose, jauns mežazars Rose. Šis ir garšīgs, un viņš nav tik salds. Jā, tas mežazars, ko mēs iepriekšoreiz dzerām, viņš nu reālākā līme bija. Un Bērniem jau patīk. Un tad mežazars atsūtīja mums šo tam ir. Nu, kur mēs diezgan ilgi tajā tiešraidē īstenībā esam, nu, ko lai jums vēl pasaka? 3 galvenās lietas. Piektdien 12:00 Upīšu pasāžā salonā Floriena Spa sāksies Lienas Skulmas ekskluzīvo kleitu un kurpju un visādi mantu Andela Mandela, tas ir viens. Nākšais, jūs gribat taisīt naudu kopā ar Kiviču un Skulmi, tas nopietnas bizness, ticiet man. Atsūtiet uz kivits@inbox.lv savu vārdu, uzvārdu, telefonu un nelielu aprakstu apmēram 5 teikumos par sevi un CV. Iepriekš mēs saņēmām 1600 vēstules, tas nenormālākais kvantums, man liekas, ka tas nav nopietni, tāpēc mēs izdomājam taisīt tādu nākošo atlases kārtu, lai uzzinātu, kam tas izskatās nopietni un tā un tā.
Trešā lieta, kas ir jāpasaka, bija tā, kā mēs pārdodam galdu ar 6 krēsliem par 500 eiro, kas reāli maksā štuku 500. Tad es gribēju pateikt to, ka lūdzu neziniet vairāk nevis par mašīnu, bet Hyundai Getz aizgāja grabēdams. Reāli viņš negribēja, bet viņš aizgāja. Jā, tad nākošā lieta ir tāda, ka mēs šodien laikam uzzinājām, kur mēs brauksim prom no Latvijas aprīļa vidū, un tas būs nenormāli tālu, un tā tālāk. Kas vēl? Mums visi forši, mēs jūs ļoti mīlam visus pozitīvos cilvēkus, kas mums nāk klāt. Interesanti ir tas, ka tie kaut kādi jocīgie cilvēki ir internetā, bet uz ielas Statoilā, veikalā, Rimī, drogās. Visi ir pozitīvi, daudz skatās no seriāla. Seriālam iet ļoti labi. Seriāls ir šobrīd skatītākais raidījums valstī. Par mums runā visi. Mēs paši nesaprotam, kāpēc. Vienkārši filmējamies savā seriālā. Es, gribu arī pateikt lielu paldies portāliem, kas turpina rakstīt virsrakstu par mums, taisīt hype ap mums. Vēl viena lieta. Mēs esam sākuši rakstīt grāmatu. Grāmatas nosaukums būs vai nu 2 pret pasauli. Otrs variants, ka es tev mīlu vairāk kā vakar. Jā, rakstiet, varbūt savs variants, savs idejas. Tāda Lienīte ir atsākusi gleznot un zīmēt. Es šodien biju šokā, šorīt aizēju uz virtuves galda stāva A3 bloks un tāda cilvēka, tāda kā seno grieķu, tādi silueti, tādi ļoti skaisti un tā. Un šobrīd savukārt mēs atrodamies Milskalnē Iglu Hut kublā, tādā pie Iglu Hutsavas mājas, tā ir vienīgā tāda iglu mājiņa Baltijā. Vediet džeki un puiši un vīrus, vediet savus sievas un draudzības uz šejienu. Nekāds baigi dārgās naudas jums te nenoplēsīs, bet kaifi jūs noķersiet konkrētāko. Jūs sēdēsiet baļā, un nevis kaut kādā tur dārzā, kaut kādā tur kaut kur, bet reāli starp eglēm un lāčiem, un vilkiem, un zaķiem, un lapsām varēsiet mierīgi sēdēt, iedzert meža zaru. Es negarantēju, ka jums meitenē būs kolboju cepurti, kā manai meitenei galvā, bet... Tur bija starp citus sveiciens no latviešiem Itālijā. Jānis, manuprāt, bija... Vispār ir baigi interesanti, ka mums nāk vēstules reāli no Jaunzēlandes, Austrālijas, Itālijas, Francijas, Krievijas, Skotijas, laikam tālākā ir no Jaunzēlandes. Bet baigi instantā laikā mēs dzīvojam. Mēs uzliekam telefonu meža vidū, Milskalnē, Iglu Hut, mājiņā, pie kubla, un mūs skatās Jaunzēlandē. Jā, klausās. Kāds tur rakstīja, lai mēs ienirstam? Es nevaru ienirt, es dzeru zāles. Es varētu, bet man roka gaisa. Jā. Es man ir slima austiņa. Man vajag tevi šķēsli, nogriež čolku tādu. Es tev nogriezīšu. Man patīk jūsu šovs, super! Jā, daudz saka, tā, kad mēs dzērām līdz kaut kādai 10. sērijai, ka esot bijis interesantāk, man tur viena ģimene rakstīja, Andri, lūdzu, sāciet ar Lieni atkal dzert. Savādāk jūs paliekat garlaicīgi. Lūdzu, dzeriet. Es nevaru tā sākt uz sitienu, mīļie draugi, jūs dēļ tagad atkal dzer, bet mums tā ideja tāda arī bija, ka mēs līdz 10. sērijai dodam grīdā, un tagad būs bišķiņ tā noskaņa savādāk. Tad man vēl viena uzrakstīja, viens džeks uzrakstīja baigi labo vēstuli. Iedomājieties, viens džeks man uzraksta. Sveiks, Andri! Mēs ar visu ģimeni jūs heitojām. Mēs ar visu ģimeni jūs heitojām. Bet tad mēs pastījāmies jūsu realitātes seriālu un sapratāt, ka jūs rulējat un īstenībā jūs esat cool. Mēs esam cool. Un es nezināju, kā justies īstenībā pēc tādas vēstules, ka tevi, heito visa ģimene. Reāli. Bet pēc tam atkal viņi saka, ka tas ir cool. Tā. Vai jūs braucat prom no Latvijas pavisam jau tā? Mēs brauksim projām no Latvijas uz ilgu laiku, bet mēs apciemosim Latviju vasaras vidū, bet mēs brauksim tālu prom. Jūs saprotiet, mēs Latvijā nejūtamies īsti. Teiksim, šeit Tukuma rajonā, Milskalnē, Iglu Hut, Namiņā, Kublā mēs jūtamies savādāk, bet, piemēram, ikdienā, Rīgā un tā, nav jau vienmēr tā, ka cilvēks piedzimst tādā vietā, kurā viņam būtu īstenībā jādzīvo, kurā viņš jūtās organiski.
Nu, es zinu, ka mums ar Lienu nav tāda latviešu tipiskā mentalitāte domāšana, un mēs domājam drusciņi savādāk. Tāpēc arī tagad mēs esam baigie skandalozie, baigie tur tādi. Tāpēc, ka mēs esam atklātāki, nu, gribam dzīvot to dzīvi tā, kā jūtam, nevis tā kā vēlās, teiksim, citi cilvēki, vai ne? Tur citiem liekas, ka mēs tur par traku kaut ko, manam tēvam liekas, ka par traku es tur kaut ko, ja? Ka vajag tur visiem tādiem būt smukiem un mierīgiem. Man, piemēram, nepatīk tas, ka latviešiem galvenais ir tas, lai ir smuki. No latviešu dziedātājiem prasa, galvenais, lai ir smuki. Galvenais, lai ir smuki un lai ir korekti un lai ir zolīdi. Bet, kad brauc Rāmsteins uz Rīgu vai kad brauc kaut kādi traki ārzemnieki, nē, no ārzemnieki var būt traki, ārzemniekiem tas ir baigi ok. Un tā, un arī tās mūsu, nu, arī tas, kad, ziniet, es vēršu godīgi par latviešiem. Man nepatīk tas, ka latvieši visu uztver nenormāli nopietni. Ka, piemēram, nu, mēs ejam tajā vānā, tur tajā tukumā, bļāviens, kaut kāda bērnu tiesība aizsardzība, kaut kādi morgi, kaut kādi bāriņu tiesas. Mēs esam bijuši ļoti labi vecāki. Mēs ļoti, ļoti mīlam savus bērnus, esam viņu audzinājuši no sirds, kaut kāda bāriņu tiesa, kaut kāds idiotisms, kaut kāda bērnu tiesība aizsardzība, pēkšņi ieklūpums krāgā par to, ka mēs tur bērns traumējam. Es savam puikam paprasīju, klausies, jums tu tur skolā baigi dabūji pa kaklu, tāpēc, ka es tur tajā vannā, tur bišķiņ pliks palikuši 4 sekundēm. Šeit tur visiem pie kājas tas ir. Šeit tagad ir visādas jaunas video spēles, kruts, nevienam neinteresē nekāda tur Facebook live, nekāda tur kiviča. Kam interesē vispār kiviča un skulme, nu, normāliem cilvēkiem, ka viņi neinteresē. Modrīte raksta, ka viņa apbrīno mūsu cīņas par, bet ko mums citu darīt? Bet nav jau īsti, tas paradoks jau ir tas, ka nav īsti ar ko cīnīties, nu. Mēs vienkārši dzīvojam to savu dzīvi, saprotiet, tu nedrīkst pārkāpt likumu. Tu nedrīkst darīt pār citiem cilvēkiem, bet tu drīkst darīt savā dzīvē visu pārējo, ko tu vēlies. Un tas ir tas, ko mēs gribam pateikt tajā savā seriālā, kurš īsnībā nav par mums tas seriāls, bet tas seriāls ir par, nu, par sabiedrību. Mēs mēģinām laust tos stereotipus, jā. Daudz raksta, lai mēs nepamatot Latviju, gribu, lai tu uzdziedi. Un ko lai esam? Ļoti daudz raksta par to, lai tu uzdziedi. Nu, bet kā es varu uzdziedāt? Man nav ģitāras, nu, kas es esmu kaut kāds akapēlu dziedātājs, nu. Un tev būs vēstules tur par mūsu galdu. Mēs atbildēsim, jā, vēlāk. Galds ir reāli kruts antikvārs galds, jūs viņu taču uzstīsiet gaisā. Ja mums pietiks pacietības, jūs viņu pa štuku stabilu uzstīsiet gaisā. Viņš ļoti labā stāvoklī, nu. Vitiņ, čau. Paldies tev, sveicini. Es mati šķidrāk paliek uz vecumu. Slapji. Slapji. Nu, ko tagad zem štukas nokritīs cilvēki, tad slēgsimies ārā. Jā. Nu, kas tev pie jautājumiem? Mēs piestāvam viens otram. Labi. Tā jau miglojas acis no tiem tvaikiem. Kad mums būs kāzas? Nu labi, to mēs tā kā... Ticiet mani, jūs to uzzināsiet pirmie. Jā. Sekojiet reklāmai. Mēs esam super. Tā, ļoti labi. Nu jā, kas te pēdējā laikā notiekās tas. Jā, nu pa cīņu prasa. Cīņa notiks, tikko es būšu gatavs cīnīties ar savu roku. Tas ir viens. Kas vēl tāds? Par koncertiem, jā, piedāvājat koncertus. Es būšu Latvijā līdz sestdienai tagad, un pēc tam es būšu Latvijā mēs būsim Latvijā no 2. aprīļa līdz 17. Tā kā no 2. aprīļa līdz 17. aprīlim varat piedāvāt koncertus. Un tagad ir tā, ka pārsvarā tās privātās uzstāšanās, man visādās tur dzimšanas dienās un vecmeitu ballītēs, un kur mēs vēl bijām? Sieviešu dienā bija 3 koncerti. Jā. Nu jā. Jautā par mūsu seriāla reitingiem, cik ilgi rādīs. Nu, kanālā STV šim seriālam ir 4 reiz lielāks reitings nekā pāriem raidījumiem, cik es esmu dzirdējis. Īstās tas ir skatītākais raidījums valstī šobrīd. Un mēs laik domājam, kāpēc. Un es piemēram, grozoties mūziķu vidē, un vispār mākslinieku vidē vienmēr esmu piefiksējis to, ka visi baidās no sabiedrības reakcijas, baidās no žurnālistiem, visi no visiem baidās. Ja, piemēram, mēs arī filmējam to realitātes seriālu, ejam ar kameru kaut kur ir daudz cilvēku, neviens negrib filmēties, neviens negrib būt kadrā, tikai novāciet kameru.
Un tad mēs domājam, kāpēc tas tā ir. Un tad es sapratu, ka cilvēkam ir ok, ja viņu veikalā vai aptiekā redz vēl 7 cilvēki. Bet ja viņu redzēs 1000 cilvēku, viņu pārņem bailes. Tas nozīmē to, ka cilvēki baidās no citiem cilvēkiem, ka mūsu sabiedrība patiesībā baidās viens no otra, un tā enerģija, kas vibrē mūsu sabiedrībā un daudzos mūsu cilvēkos, nav mīlestības enerģija patiesībā, bet baiļu enerģija. Daudzi pāri ir kopā tāpēc, ka sieva ir bail no vīra, ja? Bail aiziet no ģimenes. Vienkārši bailes ir tās, kas tur daudzas laulības kopā, bailes no tā, kas būs pēc tam, bailes no pārmaiņām, mūžīgās bailes no visa, ja? Un mēs gribam pateikt to, ka nevajag baidīties, jo mēs ar Lienu pierādījām, ka nevar baidīties. Liena aizgāja projām no vīra, viena pati ar 3 bērniem un nenobijās. Es arī esmu aizgājis projām no ģimenes, jo es jūtu, ka mana sirds nav pilna, ka es nemīlu cilvēku, ar ko es esmu kopā, un es saņēmos drosmi un aizgāju prom. Un tas ir mūsu stāsts. Par to ir tas mūsu stāsts īstenībā. Jā, tad meitenes vēl jautā par izmēriem, par andeli. Manām kleitām un drēbēm visām pārējām ir mēram S plus mīnus. XS, kāda mēm, piemēram, tas ir atkarīgs arī, kur ir apģērbts pirkts. Un kādreiz izmērs var būt lielāks, bet viņš ir mazāks. Tikai tas vienmēr ir atkarīgs no mērīšanas. Un apavi 38. Tā, un tad vēl atkal jautāja par... Cik piķo par seriālu? Nu, tas tā kā nekorekts jautājums. Nu, pateikšu tā, ka gandrīz 5 ciparu skaitlis, bet konkrēti skaitlis nevaram nosaukt. Tad vēlreiz jautā par vietiņu, kur mēs atrodamies. Es domāju, ka mēs varētu pēc tiešraides ierakstīt aprakstā mājaslapas adresi. Jā, mēs atrodamies meža vidū, Milskalnē. Iglu Hut. Tāda vietiņa saucās. Iglu, tās ir tāda maza vienīgā Baltijā, tāda, nu ne maza, bet tāda garana tāda, iedomājieties, nu ko kā lai apraksta? Ruleti, iedomājieties ruleti, kāda izskatās, ziniet ruleti. Un tad, kad viņi izskatās kā ruleti, tāda kā siltumnīca tikai no koka, un viņā iekšā ir guļama istaba, viņā iekšā ir viesistaba un virtuvīte, nenormāli omulīga, kruta. Un sēžam ārā kublā, kubls ir 10 metri no mājiņas, un kublā ir reāli kaut kāda 40 grādu temperatūra, un tad man pa kreisi es varu pieskārties eglē, ja es gribu. Nu, pieņemsim, ka es pieskāros. Un tā, nu, un es te paņemsējos par tām cenām, nekas baigi krimināls nav, ka džeki un vīri vediet savus sievas uz šejien suprīgi atpūtīsties. Es arī aiziešu pie tevi. Jā, lai cik labi šitā pasēdēt. Jā. Šis labākais kadrs. Tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam, tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam, tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam, tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam. Tā mēs mirdzam, tā mēs gaistam. Zīgo, man vēl viens čals rakstīja, kas man uzsita asim. Man viens čals baigi rakstīja, Anģa, tu agrāk bija tāds foršs mūziķis, tu bija grupas Zais Kārs, tu bija foršs džeks, tu spēlēji mūziku. Un mēs tevi cienījām, bet tagad tu esi kaut kādā internetā, kaut kādā Facebook tiešraidē, tu esi tā pazeminājis sevi, tu esi kritis tik zemu, tu esi bļāviens, vecīt, tu tā pazemojies, ja? Es gribu pateikt to, mīļie draugi, es nospēlēju savā dzīvē 1500 koncertus, izdevis 9 albumus, un man ir drusciņi apnicis arī visu laiku dziedāt un muzicēt, un visu laiku būt baigi nopietnējiem kaut kādam muziķim, muzikantam, man gribās arī dzīvē pamēģināt kaut ko citu. Pafilmēties realitātes seriālā kopā ar savu iemīļoto sievieti, aizbraukt uz ārzemēm, mēs pat gribētu strādāt bārā vai kaut kādu pilnīgi vienkāršu darbu darīt. Dzīve var dzīvot dažādi, nav jābūt visu laiku ar ģitāru, nopietni seju jāmuči 10. albums, 11., 12. albums, 13. albums. Nu tāda ir tā man atbilde. Un var dzīvot ļoti dažādi, un es pat esmu dzirdējis, ka tas pareizais veids ir ik pa 5 gadiem mainīt nodarbošanos. Jā. Pa 5, 7 tu var būt mūziķis, pēc tam tu var būt, nezinu, šova zvaigzne, pēc tam tu var iesaistīties biznesā, pēc tam tu var pievērsties labdarībai, tad tu vari, ja tev ir kaut kāda lieka. Es zinu cilvēks, kas, teiksim, ceļo, viņi
Viņi strādā kaut kādā valstī, tur, piemēram, Barcelonā, tur kaut kādā tur kafejnīcā par viesmīli, pelna minimālo algu, tur kaut kāds, nezinu, 1000 eiro uz rokas. Un par to naudu pēc tam aizceļo uz Itāliju, padzīvo Itālijā, tad aizlido kaut kur uz Īslandi, padzīvo un pastrādā tur un tādā veidā. Un tā. Nu, Lai mums foršs vakars, jā. Kāda cena par vakaru šajā atpūtas man liekas, vietā? kaut kāda 80 eiro bija. Tur ir, paskatieties mājaslapām, paskatieties Instagramā. Man liekas, ka bez tā kubla bija kaut kāda viena cena un ar to āra kubla otra cena. Bet ziniet, kā ir dzīvē, visu laiku mēs strādājam, mēs kaut kur ejam un nākam un pērkam desu un sieru un skatāmies televizoru un ejam telefonā un internetā un kaut ko un kaut kas. Bet vajag uztaisīt dzīvē atkāpītas, vajag, sūc ar visu naudu, beigās jau paliks atmiņas tikai, jā. Jā. Nu jā. Labi, mīļie draugi. Jā, šeit ir ļoti skaisti jauki un brauciet atpūsties. Mums patīk. Jā, tātad, mīļās meitenes, piekdien 12:00 Upīšu pasāžā Florienas salonā sāksies Andela Mandela, kurā Lienas Kulma izpārdos savas visādas ekskluzīvās tupeles un kleitas un visādas. Arī netika ekskluzīvas. Un visādas tur aksesuārs un tā tālāk, vispār par kapeikām. Un savukārt, ja jūs gribat taisīt naudu kopā ar Kiviču un Skulmu, tad rakstiet kivics@inbox.lv. Pievienojiet aprakstu par sevi 5 teikumos apmēram. Būtu ļoti labi jūs pievienot arī CV. Un kas ir vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt? Galds ar 6 krēsliem, ko Liena pirka par 1,5 štuku, reāli tiek tirgos par 500 eiro. Kruts galds, kruta krēsli. Reāli, es pats tādu nekad, es kā matiņa atkāpjās uz vecumu. Kas tam neatkāps slapji? Jā, es pats tādu galdu nekad mūžā nepirktu. Es neprotu, kāpēc Liena nopirka. Liena nopirka pa 1,5 štuku galdu, tikai sev zinām iemeslu pēc. Kāpēc? Es personīgi nopirku galdu kaut kādā Ikea, pa kaut kādiem, es nezinu, 2 sotakiem un kaut kādas krēslas, un pārējo naudu aizbraukt uz Turciju labāk. Tas jau būtu gudrāk. Bet Lienai gribējās baigāko galdu, lai mājās mēmākais galds. Jā, bet mēs gribējām ar jums aprunāties. Tas nekas, ka vienam no mums ir lausta roka, otram ir beigta auss, un mēs dzeram zāles un tā, bet šeit ir tik forši. Var labi atpūsties, brauciet jūs arī. Labi, mīļie draugi, principā mēs esam visu pateikuši. Mēs atrodamies Mīleskalnē, mums tiešām bija no Mīleskalnes, no Iglu Hut. Ierakstiet Google Iglu Hut, nenormāli kruta vieta aiz muguras, jūs mums redzat, tur ir namiņš. Paši mēs sežam karstā baļļā, kublā, dzeram meža zeru. Jā, sekojiet mums Instagramā, Kivičs Kulme. Jā, tas ir mūsu kopīgais Instagrams. 9 dienas neesam dzeruši šampi, nenormāli labi jūtamies. Nenormāla enerģija, galva drausmīgi ātrumā strādā. Mēs domājam, nafīgi mums vajadzēja tur tajā seriālā to šampi dzert, tāpēc, ka vajadzēja. Gribējās kaut kā... Lai jums interesantāk. Lai jums interesantāk, tas ir viens no otru. Un otrs ir tas, ka, zin kā, stresi var arī tomēr. Ko antidepresants dzert, ko iet skriet 10 kilometrus, mēs to šampīti tur ļurinājām. Bet, es domāju, ka kaut kādas mēram, es neteikšu cik, bet, mēs ieguldījām. Labi, tas viss tā kopumā ņemot. Tāpat mēs katru dienu filmējamies, mums jābūt formā. Tā, labi. Labi, mīļie draugi. Paldies par sirsniņām, paldies par laikiem. Paldies visiem visā pasaulē, Eiropā, kurus mēs mīlam latviešus visā pasaulē. Mēs esam par to, lai cilvēki runā patiesību, lai cilvēki mīl no sirds, lai cilvēki nemelo viens otram. Paldies, skatījāties mūsu šodien, tas ir viss. Pagaidām. Sekojiet mums. Atā.